Pēc pamatīgas dzeršanas nakts viens vīrietis ir sarāvies augļa pozā. Hei, ejam ārā, Džeikob! Selīs! Džeikob, tu runā ar policiju, draudziņ! Un pēc nakts, kurā tika pieļautas sliktas izvēles, tu domā, ka viņš izmantoja galvu, tikai ne šādā veidā. Nemet tu uz mani! Viņš iesita ar galvu vienam no neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem, vienam no ugunsdzēsējiem. Tiešām? Jā, viņš viņu arī tiešām iesita. Jā, šis ir Inside the Crime, ko piedāvā Law & Crime. Es esmu Elizabete Molēra. Nu, viss ir iespējams, ja visu noveļ uz alkoholu. Policija saka, ka viņi tika izsaukti, lai palīdzētu piedzērušam vīrietim, kurš bija noklāts ar saviem paša vēmekļiem. Bet viņš iespējams iesita ar galvu paramediķim, kurš bija atbraucis palīdzēt. Ir 2026. gada 13. jūnijas. Mēs esam Berijā, Ohio štatā. Tikko pēc 22:00 Berijas policijas departamenta policisti reaģēja uz izsaukumu Oriole kafejnīcā. Viņš tā kā ieskrēja sienā, es nezinu, viņš guļ uz grīdas un kliedz. Un viņam viss bija pilnīgi kārtībā. Un tad viņš tā kā ieskrēja sienā un sāka aiztikt un taustīt cilvēkus un darīt visādas. Un mēs vienkārši vēlamies viņus, lai viņi pazūd. Jā. Neviens neko nevēlas darīt, bet viņš. Tu gribi, lai viņš iet prom? Jā. Tiesas dokumentos vīrietis tika identificēts kā Jēkobs Nolans, un nebija pārāk grūti viņu atrast. Notikuma ziņojumā teikts, ka viņš gulēja embrija pozā ar vēmekļiem ap galvu. Vai jūs zināt viņu vārdu? Jūs viņu pazīstat. Džeikobs? Jūs jau iepriekš ar viņu esat saskārušies. Labi. Paz Jēkobs. Hei, Jēkob! 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 Klusē. Klusē. Hei, vai tu vari piecelties? Vai tu vari piecelties? Kāds ir tavs uzvārds, Džeikob? Šīs varētu būt vienkārši neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukums, lai viņu apklusinātu. Čau, kas notiek? Čau! Kas notiek? Aizveries. Mums būs ritīgi grūti dabūt kādu, kas viņu aizvedīs, tā kā kāds, kas viņu paņems. Labāk jau vienkārši. Kas notiek? Jenkins. Jēkobs Jenkins, es nezinu. Kāds ir jūsu uzvārds, kungs? Vai jūs esat Jēkobs Jenkins? Vai viņam ir maks? Au, ko jūs dara? Atvainojiet. Bet pārstājiet mani sist. Ko tu dari? Hei, iesim ārā, Jēkob! Aizveries! Jēkob, tu runā ar policiju, draudziņ. Hei, iesim ārā! Vai tu vari iziet ārā? Nekod mani, vai tu vari iziet ārā? Nu nāc, Iesim ārā, draudziņ! Aizveries! Es nezinu. Ar viņu ir grūti. Hei, vai tu vari palīdzēt? Mazliet. Mazliet? Jā, tieši tā. Sveiks, vai vari mums palīdzēt? Es negribu savainot tavu roku, bet... Vai? Tu vispār vari nostāvēt? Nē. Jā. Hei, mums vienkārši vajag, lai tu izēj ārā. Vienkārši izledīsim tevi ārā. Čalī! Labi, Džeikob. Iesim. Tev mazliet jāpalīdz mums. Ņem! Ņem, sveika. Nu, palīdz mums te mazliet. Hei, apstājies! Mēs ejam ārā. Ieslēgts. Tieši to es arī saku. Beigās paņem manu krūzi. Esmu ārā pie Oriole. Es ar to nenodarbotos. Nē. Jā, tev mazliet jāsaspīdzinās. Mazliet. Labi, dīsē ār. Tu mazliet kaidini. Jā. Es viņu neaizslēdzu. Labi, apsēdies, Jēkob. Hei, Čalī. Saprotu, es mēģinu tevi apsēdināt. Čau, dabū kādu. Aizvācies, pazūd no šejienes, apsēdies. Sēdies, pazūd. Nēns. Tagad mēs nezinām, ko Jēkabs it kā dzēra visu nakti, lai viņš tā uzvestos. Saskaņā ar incidenta ziņojumu policisti rakstīja. Tad es pacēlu Jēkabu, viņš bija pilnīgi ļengans, nesniedza nekādu palīdzību, lai pieceltos vai staigātu. Pēc tam, kad viņa dažas sekundes noturēja stāvus, Jēkabs šķiet atguva līdzsvaru un teica: aizvācies. Viņš turpināja to atkārtot, galu galā pats piecēlās un metās virsū patruļniekam Estenezam. Kad Jēkabs metās virsū, viņam uzreiz tika uzliktas roku dzelži. Pēc tam viņa izveda ārā un apsēdināja uz soliņa, lai viņš nenokristu. Nesaprotu. Labi, tas ir bārs. Labi.
Tā ir tikai roka. Es nenāku īstajā laikā. Vai viņam bija maks? Viņam tas bija kabatā. Es to izņemšu. Tieši šeit es to spēlēju. Un tad viņš to pacēla, un tad viņš nokrita un piezemējās tieši tur. Kad viņš lūdza, tas bija viņa priekšējā kabatā. Fuja Priekšējā kreisā. kabatā. Labi. Es pārbaudīšu vēlreiz. Paldies. Tu esi dusmīgs, jo kāpēc? Čau, Čali. Kā tev savs čavi? No šejienes. Draugs, Kā kā tev tev sauc? Vai tas ir tavs maks šeit? Atpisies no manis, Čal. So, what you get? Kāpēc tu man Es aiztiec? paņemu tavu maksu. Vai viņš bija Sveiki. bezsamaņā, vai arī viņš bija tāds kā? Kāpēc tu man aiztiec? Vai kāds kaut ko redzēja? Vai tev kāds deva? Nē. Kāpēc? Tu dabūji. Dzeltenis. Vai tu esi ievainots? Tu vienkārši nolādēt, tu pat neesi nedū. Jā. Varbūt es varētu. 26. Vai tu vispār redzēji maklu? Kas ir bārds? Neticami, nereāli, Čali. Ko tu darīji? Fui! Gatavs? Tu patiesībā, godīgi sakot, Es neesmu, es nezinu, tas ir vemšana vai asis. Viens no abiem. varbūt nedaudz no abiem. Es domāju, Viņš nevarēja pats piecēties. Tur iekšā tas ir košļājamā daba, kas īsti nevar pateikt. Varētu būt. kas notiek, Džimī? Es domāju, ka tu esi tas miers. Kā tev sauc, čau? Vācies nos no manis sasodīts. Draugs, Kā tevi kā tevi sauc? sauc? Es godīgs. Vai šis ir tavs maks? Vācies nos no manis vecī. Tātad, ko jūs dabūjāt? Kāpēc tu? Kāpēc tu pieskaries? Kāpēc tu man pieskaries? Vai kāds kaut ko redzēja? Kāpēc tev tur kaut kas ir uz? Sejas. Tikko nolamājies? Tu pat neesi pat attāli. Jā, es varētu būt jauks. Kur ir tā nolādētā kamera? Jūsu vecie puiši un tehnoloģijas. Varbūt tam jābūt priekšpusē. Vai kāds tur bija, lai redzētu, kā tas nokrīt? Es to droši vien neredzēju. Droši vien pāris cilvēki. Es domāju, viņš bija tieši šeit. Varbūt mēs Vai varam tu to gribi, lai es to nolieku, varbūt? vienkārši ierakstīt. Jacob! Nolans 26. Tieši šeit. Izvēlies. 26, pareizi, jā. Jā, es atstāšu to visu apkārt. Toms Roberts, 197979. Viecīgi. Nedomāju, ka viņš sevi savaino. Vienkārši nokrit uz zemes. Te ir attēls. 2.20. Esmu uz zemes. Divu! Turīgas. Augšā. Es tevi tur. Labi, Dvīni. Tiekamies vēlāk. Pēcīt. Labi. Jēkabs. Mēs esam neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki no ugunsdzēsēju dienesta. Vai vari pastāstīt, kas šogad notiek? Vai Jā, tieši to mēs cenšamies noskaidrot. Kas notiek? Vai tu esi ievainots? Vai kaut ko? Kas? Te ugunsdzēsēji. Es cenšos pārliecināties, ka jums nav kakla vai muguras traumas, labi? Vai jūs varat noliekties uz priekšu, lūdzu? Pārliecinos, ka jums nav trauma. Labi, viss kārtībā. Negribēs to aiztieku. Čet. Labi, viss, ķeramies klāt. Sākamies jau došu. Viņi mak? Sveiki. Jā, mēs to tikko uzlikām uz ratiem. Mēs to paņemsim līdzi. Viņi to paņems no manis. Viss tur Jākabs. Mēs tev aizvedīsim uz slimnīcu. Tagad Jēkabam jau bija grūtības iziet no bāra, un tas nekļuva vieglāk, kad viņi mēģināja viņu aizvest uz ātrās palīdzības mašīnu. Problēma ir tā, ka, es nezinu, tas ir spridzeklis. Viņš patiesībā vienkārši, es nezinu. Jā. Es domāju, Viņš bija uz zemes un pats nevarēja piecelt. Jā, tur tas ir košļājumā daba. Es īsti nevaru pateikt, kas notiek, Timijs. Paldies.
Šis. Miers. Kā tev savs challenge? Atkāpies no manis sasodīt. Draugs, tas nenotiks. Atkāpies no manis sasodīt. Vai šeit ir tava maks? Atkāpies no manis vecīt. Tātad, ko jūs dabūjāt? Kāpēc? Viņš burtiski gulēja tur. Durvju Nevarēja pats piecelties. Bija bez samaņas. Bija bez samaņas. Bija pie samaņas. Kāpēc tu pieskaries, man? Vai kāds kaut ko redzēja? Nē. Kāpēc? Vai tu esi savainots? Tu pat neesi ne tuvu manam. Kur tie vēlni kameras tur nolādāt? Jūs vecie čaļi un tehnoloģijas. Varbūt tam jābūt priekšpusē. Vai tur kāds bija, kas redzēja, kā viņš tur? Bārmenim varbūt ir pāris silām. Es domāju, viņš bija tieši šeit Dogāilē. Varbūt lejā. Vienkārši ierakst. Jēkabs Nolans, jauksmas video. Tā viņa teica. Pēc. Jā. Es atstāšu, ko viņš saka. Toms Roberts, 197979, liecinieki nedomā, ka viņš pats sevi savaino, vienkārši nokrita. Kaut kā nokrita uz zemes tieši pirms tev vajadzēja stūbi 220. 2,9, turi viņus, lai es varu ātri parunāt par sevi. Es saprotu. Džēkob, kas netiek grauks? Sāk. Tears. Es domāju, mums laikam ir tikai sabiedriskās kārtības traucēšana reibi. Es domāju, viņš nebija sadrīgs, bet es nedomāju, ka cietums viņu šādi pieņems. Viņš pat nevar pats nostāvēt mājās. Ārā vienkārši tāpat. Jā, tas ir tā, it kā es būtu tāds. Kas? Tas ir kaugunsēsības dienests. Es cenšos pārliecināties, ka viņam ir kakla vai muguras trauma. Pabi, vai tu vari? Uz smiltīm. Lūdzu. Pārliecinoties, ka tu neesi savainots, viss kārtībā, nekas nenotiek. Jā. Ko? Labi, es viņiem noformēšu protokolu. Nu, es viņiem došu, tu gribi viņu māku. Lūk, ņem, vismaz ieliec aizdot. Labi, izklausās labi. Labi, Džēkob. Mēs tev aizvedīsim uz slimnīcu, esi gatavs, jāpalīdz. Man viss kārtībā. Tiekamies pēc brīža, labi? Kas pie vēlna? Mēs tevi mazliet vadam, mēs ņemam. Ko? Sveiks, draugs! Soli pa solim. Draugs, kas? Sveiki! Tas nav 3 draugs. Viņš patiešām ir? Draugs, labi, jā, labi. Kails nav šeit. Šis šādi notiek, kad tu noliec kājas uz leju. Jā, viņš ir dežurā. Viņš patiesībā traks. Tas nenotiks tur, kur tu dodies. Tu dodies uz slimnīcu, nevis uz cietumu. Ko tu pie velna dari, čali? Viņš patiesībā, jā, patiešām traks. Tas nenotiks, kamēr tevis nebūs. Uz slimnīcu. Vēmi man virsū, viņš uzvema pretīgi. Tāpēc sasodīti. Nē, neuztraucies par to. Tu esi tik sasodīti. Es esmu priecīgs, ka esmu, un es to nevēlos. Paldies! Tā tas tiek darīts. Ņem! Ņem to. Es negribu, lai tas ir mājā. Mēs ejam cauri mājai. Turi kājas šeit, kamēr es iznesīšu atkritumus. Čauks notiek, jā. Viņš ir sportists. Kā būtu šādi? Tu esi pilns, es sakošu. Pirmkārt, kā būtu šādi? Es to nosaucu. Tev ir. Jā. Jā.
tā. Jā, lūk tā. Tātad mēs, tu esi. Tātad tu vēlies valkāt masku. Klusē, čali, tu esi tik? Hei, laipni lūdzam, puiši! Hei, vai tu dzirdēji šo? Vai tu dzirdēji šo? Tu esi tik? Tu esi tik? Čāla! Izdarām to tikai uz brīdi. Jā, tieši tā. Labi, tas izskatās labi. Jā, tieši tā. Viss. Labi. Daram to. Jā. Lūk tā. Tas ir tavam bērnam. Tu esi tik. Tu esi tik. Nu kas tev? Tur, jā. Es saku, es tev nemaz neuzmācos. Un tu esi tik. Šis ir iestrēdzis. Doktor Šifts nekad. Labs joks, vecīt, un starp citu, tu esi tik. Šis ir klusē. Čāli, nos no manas. Klusē, nos no manas, klusē. Tāpēc es pat neuztraucos par. Nemēģini pat. Es pat neuzsraucos par savu veselu. Nē, čau. Mēs esam gatavi. Nekādā gadījumā. Ne tu, brauksim kopā ar viņiem. Tu pat neesi netuvu, kur? Vienkārši. Bet tas. Pārliecinies, ka mana mašīna ir aizslēgta. Jo, Elijas ekos. Viss kārtībā, ja? Jā. Tu vari redzēt. Vēl, jā. Jā, apsūdzības. Viņš sasodīja iesita ar galvu vienam no neatliekamās palīdzības puišiem, vienam no ugunsdzēsējiem. Tiešām? Jā, tu arī viņu trāpīji. Jā. Labi. Jā, ļauj man ātri parunāt ar Džo, viņš tūlīt brauks ar. Četrdesmit septiņi, 28. Vai viņš man atbildēja? Tātad, vai viņš man atbildēja? Nē. 1647, 1628. Vai tu vari mēģināt dabūt kādas fotogrāfijas, kur viņš ar galvu iesit ugunsdzēsējiem? Jā, ja tas varētu pārvērsties par, es domāju, mēģinu to apturēt. Jā, droši vien sūdzības par viņu. Ugunsdzēsēji. Kad mediķi mēģināja uzlikt Džeikobu uz nestuvēm, viņš iespējams iesita vienam no viņiem ar galvu. Tāpēc viņam nācās tikt piesprādzētam pie nestuvēm un uzvilkt aizsarga masku pret spļaušanu. Džeikobam paveicās. Bērijas ugunsdzēsēji atteicās celt apsūdzību par uzbrukumu, tāpēc viņam tika piespriests mazāks smags pārkāpums par nekārtību radīšanu un apreibināšanos. Un izskatās, ka viņš nekļūs skaidrā vēl ļoti ilgi. Starp citu, tu esi tik, tu neesi labs dīleris. Vai tu to zini? Iesim cauri šim kaurim. Klusē, vecīt, nost no manis, klusē, vecīt. Nost. Mēns nav pagriezts pret mums. Klusē. Kuram ir taisnība, tāpēc es pat neuztraucos. Izbaudi savu nakti vai attālināto vienmēr. Pat ne tuvu. Sveiki. Tikai pārliecinies, ka man mašīna ir aizslēgta, jo Elli saka, ka jābūt. Hei, 20. Kur tu esi? Tas ir forši. Arī iestādu mēs to attiecas. Ieklepojas. Klusē! Dievs, vai tu to izdarīji? Dzirdēji to, tāpēc pastāsti mums par savu dienu. Vai tu dzirdēji to? Jā, es dzirdēju. Tu dzirdēji to? Pastāsti mums par savu dienu.
Oho, labi, es apstāšos. Vai tu tikko dzirdēji, ka tas notika? Vai tu teici, ka man bija viens? Vai tu mani labi dzirdi? Kaut kas vēl bez tā? Un tas ir... Daļai pie samaņas esošu 33 gadus vecs vīrietis atvests no Orientāla, stipri apreibis, iespējams noklis. Nu, lai nu Viens kā. šeit. Tad tas ir kaut kas, kas Viņš tev patīk pat darīt. nav poli. Spērt vai vilkt, atvilkt šādu, vai būtu īsti jautājumi. Viņš sāka cīnīties pret mums, un tagad ir bandas loceklis. Hei! Bet kā jūs dzirdat, trāpi rozā apceļā. Un apstājies viņš šobrīd ir diezgan cieši nostiprināts pie mūsu nestuvēm. Hei! Apstājies! Čala! Bet mēs to darām. Labi, es to tiešām neprotams. Vai mēs cīnāmies? Jāspēj visu savā kopā. Čali, kas notiek? Sveiks, Čali! Es nezinu, tu mums pasaki. Tiesas ieraksti liecina, ka 2026. gada 22. jūnijā Jacobs Nolans atzina savu vainu apsūdzībā un samaksāja $251 naudas sodu. Paldies, ka klausījāties šo raidījumu Inside the Crime. Es esmu Elizabete Milmere, un mēs tiksimies šeit atkal pirmdien ar nākamo lietu.